3 minūtes tās kazlēns palīdzās. TCM ir šīs bildes uzvarētājs, ko es jau uzreiz varu pateikt. Bet mēs visi esam ļoti interesēti, kā tas viss tad beigās izvērtīs. Vai būs 2-0 vai 2-1 vai 3-1 vai 3-0 vai ir jebkāds cits rezultāts, kurš ir no laba komanda TNC. PCM. Ui, PCM. PCM. Tur ir komanda, kurā ir kopa. 2 kopa. Tagad tieši stāsta noteikumus. Viņi spēlēs tagad kastās tā. Nē. Daudz pārpratumu pašā sākumā. Nav skaidrs, kāpēc Jonatans ir no laukuma. Viss ir atpakaļ kārtībā. Jonatans Boba, Donis atpakaļ laukumā. 96. gadā dzimušais spēlētājs, ļoti talantīgs ar 18 numuru 7. Viņu, gan arī viņa brālis. 7 numuru. Pirmie simtienīgi. Līdzēs numurs viņam piespēlē. Viņam ir hokei. Ītrīs skaidri spēlētājiem bioloģijā formā ar numuru kaut kādu. Īsti jāšās par viņu. Viņam ļoti neprecis virsās atkal uzbrukumu pusē. Jā, piespēlītē. Ok, visās spēles sākumā redzēt, kas ir līderu pozīcijās vai ne. Viņi nepārprota. Vai sadāt cilvēku? Mastās Eļiņš, beigīt. Nē, viņš ļoti labs. Es teicu. Viņš īstenībā bieži sāk aizsēt citā kaut pētījā gadījumā galvē, jā, tad viņš tā kā iejūtas spēlē. Tā mēs nav saģērbies, mēs formājām. Mums ir ļoti sportāns spēlētājs, kā prezidentijā izspēles. Uz fināli jau vajag. Kas notiek, sities piespēlēt? Husky atkal vietu lūkumā kur nosaukums ir PCM. Galvenā stiprākā puse ir tas, ka mums ir ļoti spēcīgs aizsardzības.
Skatīsimies, kā viņam šeit. Jā, atkal pēcīs, o, sots! Brīvie aģenti, kas paši sev nodarbina. Pašnodarbinātie futbolisti. Kas būs čempions? Lai iet. Nu, jā, kā saka, var redzēt, ko tas spēlētājiem viņš ir uzskatās. Man tas ir pateicis, lai iet autā, un tā arī neviens neko neizdara. Un vienkārši jautājums, no bumbi ir TCE. Dājums. Pieredz. Rokas veiks, jā. Tas bija priekš tādas spēlētas komandas, bet Stūra Sitiņas, nu, pirmais gols vai nebūs? Taskī vārtas savas malās, viss netīk pīrēs, vairākas spēles. Un atkal vārtas sargs no TCM komandas saka, lai iet autā, un bumba arī izgāja autā no Husky komandas. Mēs Vienkārši sanāk tātad viens pakets. Vai vienkārši bīstams Sitiņas? To nav zināt. Nu, Huskys pats ir iecīgs strupceļā. Čalīts pelēkajā uzvalda treku, Sančis arī kaut padarīties, bet tādo domu atpakaļ TCM, jo viņš zina, kuri ar bumbu darbojas labāk. BC. Kā nezinu. Kļūdīties ir cilvēki, bet es ceru, ka šādas kļūdas Mēs kopā atmočījām? Jā. Palik. Tev es palētu. Elīte, skaties tālu! Čā! Tiesas, kurš visu redz, jā. Šis ir Dombrovskis. Nu ne! Kas tas? Miki, droši! Armand Jonis, esmu turības students, pēdējā sesijā pēc pieras pabeidz pirmo kursu, pirmo gadu. Apsveik, bet pievēršamies apakaļ pie Es no Rīgas Malkas un Tikuma skatos videoprātoru un Dāvi.
Pagaidām nekas netur. Labāk Kas mums ir kā bišķi vairāk tur tā bomba. Teicam, viņa centrēns bija galā labi uzsver 9. Tāpēc, ka tas rāda. Ej, Jonatan, ej, Jonatan! Jā, pavērš uzmanību, bet tas vispār netraucēja Elijam rokam. Bet tā nav šīs sekās, ka liekas. Vienkārši pabeigts. Tas ir savādāk. Viņš ir aizsargs, arī kad viņš ir pats uz lokām. Un viņš atkal iedatiek kāju. O, apskatās vēl. Pats es lākumā no malas, kad es... Beigās komanda ir sarunās dzeltumā. Kārtējo reizi pasīja mūs pārliecina, ka viņi nezinu, kur ir vārti. Kārtēji sitiet dzeltumā. Tie jaunie džeki, viņi... Es teiktu tā, kaut viņa arī nesaprastu. Galvenais, vai teica, ej, zin to, ka vārti ir tie, kurš stāv tas tur. Vajadzēs sēziņu uzlikt. Tā kā
es arī šeit, tur ir atkarībā, kurā vieta, kur būvās. Vienlaicīgi ir jūs pats savā. Labi, visi 3 bija. Kopu kājām spēr! Pa bumbu nevāk sīst un cipu kājām, ko? Līdz kopu tagad domā, ko darīt uz centrē līdz pašiem vārtiem aiziet. Bet atkal. Bez problēmām. Vārti ceļš par nenomirkšņāja acis, vienkārši paņēma bumbu rokās un iedeva pālu ceļu. Ir jāņem tāds kopa. Aski atklājot apsar uzrukumā. Viņi apšies ir klāt, uzreiz zonā. Vienkārši nedaudz atvēlēt par viņu. Lai jau DCM vietu. Tieši tā. Jā. Viņš skrien līdz kārtām, bet viņš aizskrien projām, viņš aizskrien tavā laukumā, tu stāc viņa sekta, ieskrien citu tavā laukumā, tu stāc viņa visi nostājās raudiņā, ar striķu caurs, tur viņam vislaiku tā jākstās tikai pie labām kājām. Tu kāds nepareiz eskrien, tev bomba neapstājās. Es kā. Mēs varam izgriezt tā ar 90 minūtes. Es tikai ceru to, ka DCM komandas parūpējas ar radu, ko iedot Elijam uz kājām. Viņš savus kājas vispār nesaucēja aizsardzībā, kas mums visus priecē, protams, bet mums arī vajag otrajā puslaikā vēl lielāku enerģiju. Un viņi jau otro reizi mūsējiem iešķūts kājās. Pilnīgi nekaunīgi, pilnīgi nekaunīgi. Iespējams, ka arī varēja kaut kādā veidā ierapot vārtos arī sitiens pāri, nu, jā. Varbūt vajadzēja visu labi izmantot, jo viņi vajag stipri sit. Viņam beigās kāds gribēs vairāk uzvarēt. Tādā ziņā, man liekas, tās līdz kauniem gan. Bumbas tā blakus. Nē, tas ir valve. Tas mums? Viņš mums vienam jau vajadzētu. Kakā. Vakardien bija jums laukumā, mums bija laukuma malā. Nē, jā,
Vai jau iet augā. Bumba atveļ mums. Elīds bumba labo kāju, centrē atveļ. Stūra sitiens! Golu! 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 Vai to līdz ausīs. Zinu, streamā tik ierakstīt, zini. Jā! Un Čāls vienkārši aplaudēs sev, jo bumba izdevās atdot DCM. Mainām! Jā, tiek, vārds! Pārāk zināms. Paņēm divas. Neko nereāli. Jā, tas ir 3 gols, ka publika parādās. Kur ir labākā komanda? DCM! 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 Pirmkārt izvēlēt cauri atkal, kā viņš ne... Viņš vienkārši viena vārds tagad, ne? Tā kā... Vienkārši visu nevar pamanīt. Tā liekas, ka viņš viens pats tur pēkšņi gadīsies ar bumbu. Jā. Ja kādam bija jautājumi, kāpēc vēl nav goli, jo Jonatans Goba nebija laukumā. Jonatans Goba atkal dodas laukumā! 96. gadā savā karjerā pēc sevā. Visas durvis viņam ir paļā. Jā, tik kā? Aiziet šādi, tad ir beigts. Gan īstenībā pēc
Bija tā viena filma, kur viens futbols bija aizgāja māliņā, tāds apakaļ laukumā. Man ir tāda sajūta, ka šis scenārijs atkārtosies arī šodien. Viņš mēģina atputīt, Askijs atņem, vajadzētu kaut kādā veču, nekādam duši asākai spēlē. ECM komandas spēlētājs ar 15. numuru jau kārtībā diezgan bīstams sitiem pa vārdiem, arī šobrīd viņš bumbai ir 15. šobrīd. Roka! Tas tikai vajag pabļāt. Pabļāt, lai dzird. Elīs Goba. Brāļi ir kāds 16. Viens goba, otru vēl trešais goba. Nosaukt vārdus. Jā, kas komandā diezgan ļoti svarīgi. Neviens spēlētājs nav uztaisījis pats spēli. Svarīgi ir komandas spēle. Līdzīgi kā Elīs Goba teica, ka veči pielabojam, ja kaut kas nesanāk, viens otru pielabojam. Un atkal Rūķis saka, lai jau iet. Bumba atkal ir ECM komandas kājās. Mums maksimums bija 7. Rezultāts kā atgādinājumā 0-0 vēl apkārt. Jā, rezultāti vēl ir 0-0, bet tas nemaina faktu, ka DCM šodien mājās veidīs Mateja līgas čempionu titulu. Kas ir labākā komanda? DCM! Kas ir labākā komanda? DCM!
Izspēlīti pavisam pasakaini. Spieķi viņu. Vieglāk kājas kopam. Būs uzreiz, ka tāds Sacīties rēķinu maksas gan Uz pusfināla bija to tās, un viņi Veļģijā dzīvo. Jā. Visu viņa sitieni ir tādi, kā viņi, nezinu, pirmo vai otru reizi to futbolu būvēt. Tas ir tik Efiem Grobam, kurš 4 vai 5 gadus jau dzīvēs ir Beļģijā, bet tagad atgriezās Bet, diemžēl, ir kaut kādas neskaidrības un bumba atklāda pretiniekiem. Kāpēc? Vajag golu, veči! Viņš neuzdrošinās neko mums pateikt. Netaisās pirkšanā tāds Viņam viņas vienkārši bija aizvērtas jau. Nav jēgas pat sargāt. Kopam. Citi, jā. Runājot par 96. gadā dzimušo spēlētāju Jontu Kopu, viņš sai komandai ir pilnīgi neapšaubā viens no līderu spēlētājiem. Viņam goli ir, nezinu, 2-3 katrā spēlē. 2. Kopā 6. Atstā! Vietā, dziļāk, Mārķi, dziļāk. Stūri sitiens, Jonatans, ko visu spēlēt? Vēl viens stūri sitiens. Ja kādam bija jautājumi, kāpēc viņš sita testīt, jo viņš zināja, ka mums vēl jāizspēlē. Kurš izteiciet 3 lietas, labas lietas? Neviens neskrien ātrāk par Eliju Kobu. Viņam šogad uz treniņas spēles, kā ja kāds var redzēt, 1000 goldu dzīvē skrien olimpiskajās spēlēs, droši dodaties šogad uz Rio. Ir jāiespēj. Kukuļ iet pie tiesneša!
Tautu. Piespēlē Jonatanu! Jā, ja nu gadījumā kādam atkal tagad jautājums, kāpēc uzbrucums būs tik švaks, jo Jonatanu kopu tikko nomainīja, viņš aizgāja atpūsties, gaidām 2 minūtes, Jonatanu kopu ir atpakaļ. Rezultāts ir ko jūs sūta nebija pat tuvu vārtiem? Tikko redzējām epizodi, kur viens Husky spēlētājs jau apsvēra tādu ideju kļūt par teicēju vismaz līdzjutēju, ja ne zaudētāju. Tur jau paliec, bet šodien ļoti Pēc kādreiz sastāvs 5 kājās aizvēl bija viņiem iekļūt. Es sevi šī sākumā, viņš vienreiz viens pats ir gūk. Uldis viens, taču izdomā, Ulsi. Jā, jā.
DCM. Tātad visi, tātad. Gan forward! Tā reiz nav viņš ir tuvāk vārtiem. Galvenais piedod. Sveiknis skaidrs viena ko iekšā sarkanajā zonā. Atgādinu, ka rezultāts ir 1-0 DCM komandas labā un Ozolīts mēģināja jau dabūt 2-0, bet viņš aiztīsa. Kā vārdi ir nedaudz preizes. Viņam jau bija spēles, viss komandas bija teicis. Katru reizi, kad sit, vai 2 metri pa kreisi, vai 2 metri pa labi. Arī atvēl. Komandas, kurām šī epizode likšot diezgan bīkstam pēc DCM, jo mums ir mūris aizsardzība. Mūris aizsardzība, visiem labi zināt. Kurš no laukuma šodien atbildājies? Vai tā ir mūsu veiksmes atslēga? Domāju, noskaidrosim pavisam drīz, kad čempionu tituls pozēsies starp DCM spēlētājiem. Vienu galviņu, pats galviņu, kur iedaudā jautājums ir, vai mēs viņu varam dabūt atpakaļ. Šoreiz vēl nē, bet Haskijs not piespēlīt, Piedis darīs notraucē, Haskijs not vēl vien piespēlīt, zaļās botas, zaļās botas! Pafilmē. Beidz sastiep. Kopis tas, ka ir gatavu golas laukā. Vajag vēl vienu golu. Atgādināšu vēlreiz. Pirmo golu šodien izdarīja, trāpīja Elijas Kopa. Tātad loģiski saprotat. Ja Jonatans Kopa iesit otro golu, tad abām gobām ir katrā pa golam. Tas ir labākie DCM! Neļauj padriezties, Kā viņiem tas tēmi, kurš šodien nav. Šitā, jā. jāspēlē prāt. Rūs atkal. Kopam Elijas Kops ir pāri pretinieks un galvenais. Mūsē atkal galviņas paņem, Haskijs dien uzbrukumā, bet viņa aizmirsuši to, ka pavisam vienkārši apstāties pēc pirmās 100 metriem. Kādās sitiens var būt no 7, Ivar obligāts 7. Obligāts 7. Visi ir gatavi. Groši darbojās un viņi saprot, ka domā, ka būs viņa rokās Elijas Kopa stāv priekšā. Jā. Vārtus un sākat veči. Vispār atslāp. Te nav jau vispār skrien.
Jā, pavisam gudri. Ronaldinho stilā! Viņam nav. Viņš kaut kā nespēlē šodien ar kaut kā daudz. Ja nu kas rakstiet komentārā, kādu golu prognozēt spēles rezultātu. Šī ir situācija, rezultāts ir 0-0. Golu prātu, jautājums, vai 2-0. Elīs golu prātu. Jortans golu prātu. Arī šoreiz tas ļoti labi strādā. Nostrādā, priekš, nostrādā! Labo kāju var izsakšēt visu. Tagad būs ļoti daudz. Jā, palic! Pēc vidumu paliek. Sēdien 3-1 piespēlēt.
Šīs dienas spēles atslēga. Šīs dienas spēles atslēga. Arī viņš apmēr